Sveiciens no maniem džungļiem. Ne tikai haikoju, ne tikai ceļoju, bet mana sirdslieta ir arī dārs, viss zaļais. Nu ko, esmu atnākusi līdz terasītei. Jāsāk modināt. Esmu pie savām mandavillām. Tās man te ir 3 veidi. Ir ar lapiņām. Tas vēl neviens tā kā birs, bet neko. Vēl elpo un ļoti daudz lapiņas ir. Otrs, kas jau ir ar nožūšām lapiņām. Un liekas, vispār neko neelpo un jāmet ārā. Bet, ko es atšifrēju? Tomēr tā nav, ka viņām parādās asniņi, parādās dzinumi. Ņemu šķēres, nopucinu visas lapiņas, jo tās jau vairs neķersies. Visu šitā te apčubinu un atgriežu sausos zariņus. Liekas, ka tur nekas vairs nekur neelpo. Un tad es viņas palaistīšu, lai dzen jaunus dzinumiņus. Uzlikšu viņiem tādus lieku balstus, lielākus, mazākus. Vasarā, protams, es nesu ārā uz terases, uz balkonu. Man viņas ir 3 krāsiņas. Varbūt kāds zina vēl kādu krāsiņu. Visiemīļotākā tomēr man patīk rozīgā. To es ap lielo arku laižu. Pagājušajā gads bija sarkanās pārsvarā. Un tad vēl ir baltās. Baltā man tikai kaut kur ir viena un nezinu, vai viņa man te ir izdzīvosies. Neesmu vēl viņu izmetusi ārā. Un tā kā tā. Tāds ir stāsts par mandavillām. Ja iepriekšējo gadu, likās, viņas izdzīvoja man šāds te un ilgi neziedēja. Varoju un visu kaut ko darījos. Kamēr pēc tam kaut kādā vasaras beigās varbūt tās viņas sāka ziedēt. Tad šogad es redzu citus brīnums. Viņas vienkārši kals nost un tad dzen jaunus dzinumus. Un tad redzēs, izdzīs dzinumus un kad tad viņas man sāka ziedēt. Bet, un vēl ir kaut kādi mošķi, man lipīgas lapas. Te viņas pamigloja. Tās ir droši vien no pelargonijām atnākuši. Ja var kāds ieteikt kaut ko, ar ko cīnīties, es būtu ļoti pateicīgi. Daudz ko es esmu izmēģinājusi. Un sāku priecēt. Šeit terasīte ir riktīgs spā. Var tā sēdēt, meditēt pie katras puķītes, čubināties. Neviens tev nekur nesteidzina, nekur neviens tev nevajag iet. Un tāpat var savā nodabā ņemties. No dārznieka man tālu un dikti. Ja kāds man pamācītu, es tikai priecātos. Līdz lielai studēšanai galīgi neatliek laika. Kā sanāk, tā daru. Kā patīk, tā daru. Ja augt, augt. Ja neaugt, tu neaugt. Tā pie manis ir principā. Bet estētiskais skaistums ir ļoti būtisks manā dzīvē. Kaut vai tikko izbraucot Kanādu un paskatoties viņu pagalmus, man pilnīgi sirds saķērās. Izskatās, viņam pilnīgi neko nevajag. Zāles, samestas kaut kādas personīgās lietas, viss aizaudzis, vispār, pa puķiem vispār nerunāsim. Vismaz tur, kur es braucu cauri. Tas ir Banka ciematiņā, no Kalgarī pa ceļam uz Banku Nacionālo parku. Tā kā tā, mums ir skaistas dvēseles, un tāpēc kopā priecāsimies, par ko varam priecāties un dalīties. Varbūt liekas čiks un viss. Pa 5 minūtēm un viss kārtībā, bet tā nenotiek. Pagājis pusdiena, saulīte jau rietā, skaistā rietā. Beidzot savus 20 podiņus esmu apčubinājusi. Atliek tikai gaidīt pavasari. Un gaidīt padomus, lai tie būtu vēl skaistāki.